Mēs sākam dievkalpojumu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Apžēlojies par mani ir Dievs. Apžēlojies par mani, jo pie tevis glābjas mana dvēsele. Mana sirds ir droša ar Dievs. Mana sirds ir droša. Tava žēlastība sniedzas līdz debesīm un tava uzticība līdz padebešiem. Klausies, draudz. Tas kungs ir darījis zinām savu pestīšanu. Tautu priekšā viņš ir atklājis savu taisnību. Redzami ir kļūsi Dieva mīlestība mūsu starpā. Dievs savu vienpiedzimušo dēlu sūta pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Gods, lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Šie Dieva vārdi, ko lasīja, runā par to, ka Dievs ir atklājis mums savas glābšanu. Savu glābšanu mums viņš ir atklājis caur savu dēlu Jēzu Kristu. Jo citas īstas glābšanas nemazam nav. Mūs var izglābt no nelaimēm, mūs var izglābt no slimībām, mūs var izglābt no verdzības pat. Bet ja Dievs neizglābj mūs, tad mēs mūžību pavadīsim tādā vietā, kurā mēs negribam atrasties. Un viņš ir mūs izglābis. Viņš sūtīja pasaulē savu dēlu, kā šeit rakstīts, lai mēs dzīvotu caur viņu. Un tāpēc mēs nākam Jēzus vārdā, to piesaudam, ja debesu Tēva izlūdamies piedošanu par mūsu grēkiem un Dieva gara palīdzību, lai mēs varētu dzīvot tālāk ticībā. Lūksim grēksūdzes lūkšanu. Visu spēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko gan esmu pelnījis tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Un es tevi lūdzu, tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ. Esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man savas svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Ja šī ir tava patiesa grēku sūdzēšana un lūkšana, tad atbildi sacīdams jā. Kad jūs savus grēkus nožēlodami paļaujieties uz mūsu pestītāju Jēzus Kristus krusta nopelnu, no grēkiem gribat atstāties un paklausīt Dieva svētajam prātam, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūkšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki ir piedoti Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Gods Dievam augstībā. Lai slava Dievam ir un gods par viņa žēlastību. Vairs negaida mūs bargais sods, bet Tēva mīlestība. No Dievam ir
uz mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts, un naidam nav vairs vairs. Tas kungs, lai ir ar jums, un ar tavu garu. Lūksim Dievu. Dievs kungs, debesu tēvs, mēs tevi lūdzam. Valdi mūs ar savu svēto garu, ka tavus vārdus no visas sirds klausamies un uzņemam, un tā svēti paliekam. Uz Jēzu Kristu, tavu dēlu, vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim. Caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Klausies, draudze, Dievu vārdu, kā tas rakstīts pravieša Jesajas grāmatā 61. nodaļā. Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs mani svaidīs sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti. Mani sūtīs dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsodināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Pasludināt tā kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu, un iepriecināt visus noskumušos. Āmen, Allelujā, Allelujā, Allelujā. Un visi kopā apliecināsim savu svēto ticību uz trīsvienīgo Dievu. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Tas paliekam uz vietas pareizi. Kas kā? Lai žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Mēs šodien uzklausīsim un pārdomāsim Dieva vārdus, kas ir rakstīti Lūkas evaņģēlijā 4. nodaļā no 16. panta. Viņš nonāca Nacaretē, kur viņš bija uzaudzis, un pēc sava ieraduma viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts: Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Un grāmatu aizvērs, viņš to atdeva sulainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz viņu. Un viņš iesāka uz tiem runāt: Šodien dzirdētais raksts ir piepildīts.
Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev lūdzamies, svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavu vārdi ir dzīvības vārdi un mūžīga patiesība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Prosimies. Jēzus devās uz dievkalpojumu sinagogā. Dievkalpojums ir ļoti svarīga vieta. Ja pat Jēzus gāja katru sabata dienu uz dievkalpojumu, un viņš bija tas, kas vislabāk zināja, ko Dieva vārdi nozīmē. Tāpēc, ka viņš pats ir šo vārdu autors. Un tomēr viņš neizlaida svētās dienas svētīšanu. Interesanti arī tas, ka svētās dienas svētīšanai, lai pildītu šo bausli, tā kā to vecā derība māca, sinagogas apmeklēšana nav obligāta. Bet ja mēs domājam, ko nozīmē svētīt svēto dienu, tad mēs sākam saprast, ka dievkalpojuma apmeklēšana ir viena sastāvdaļa no šīs svētās dienas svētīšanas. Kāpēc? Jo mēs tiekam mācīti, ka šo dienu dara svēts Dieva vārds, ko uzklausa cilvēki. Dieva vārds, ko viņi mācās. Lūkšanas, ko viņi veltīja Dievam, un pateicība, ko viņi veltīja Dievam. Kopīgi ticības apliecināšana. Un ļoti interesanti, ka sinagogas dievkalpojums daudz neatšķīrās no pirmo kristiešu dievkalpojumiem. Vispirms tāpēc, kā mācekļi bija pēc izcelsmes izrēlieši, un sinagogas dievkalpojums viņiem bija pazīstams. Bet otrs tāpēc, ka sinagogas dievkalpojumā bija svarīgas lietas, kuras nebija atmetams. Kāds tad apmēram izskatījās sinagogas dievkalpojums, kur Jēzus un citi Nāceretes iedzīvotāji apmeklēja? Tas parasti sākās psalmu dziedājumiem. Mēs, piemēram, lasām psalmus no Bībeles. Bet saprotams, ka izraelieši mums dziedāja. Tāpēc, ka psalms nozīmē dziesmu. Otrs, tur bija lūkšanas. Līdz pat šai dienai ir noteikts skaits lūkšanu, ko sinagogā lūdz. Un pat izskatās pēc vēsturnieku pētījuma, ka tās lūkšanas, kas toreiz tika sinagogā lūgtas, tradīcija tās ir saglabājusi līdz mūsu dienām. Līdzīgi kā mums ir mūsu Tēvs debesīs, neizmainīta, vismaz lielākā daļa kristīgo draugu vidū viņa ir neizmainīta lūkšana. Tā arī sinagogās daudzās joprojām ir šī tradīcija, šīs senās lūkšanas. Katru sabata dienu, kas mūsu skaitījumā nozīmētu sestdienu. Tātad arī tas bija sabatā, notika tātad sinagogas apmeklēšana. Tur arī notika tātad pēc lūkšanām, notika dievvvārdu lasījumi, tie bija 2. Pirmais dievvvārdu lasījums bija no Mūzes grāmatām. Atvēra kādu rakstu rulli. Vārds atvēra nozīmē, būtībā atritināja viņu. Ja, tas nav tā kā, lūk, es šeit atvēru vāciņus, tas bija tā kā viduslaikos, tāds ruļļus izstiet, bet viņiem ruļļus uz galda uzlika, un rulli pavēra un pagrieza pa tik, cik bija nepieciešams uz priekšu.
Iespējams, ka viņam lasījumi bija noteikti jau iepriekš tāpat kā mums. Jau iepriekš viņš sarunāja, kāda lasījuma sinagogās būs. Iespējams, arī ļāva izvēlēties, ko nolasīt. Attiecībā uz Jēzu, kad viņš lasīja, mēs īsti nezinām. Vai tas bija viņam jau nolika priekšā lasīt, vai viņš pats izvēlējās, ko lasīt. Bet šī tradīcija bija skaidra. Mūzes grāmatu lasījums un pēc tam praviešu grāmatas lasījums. Jēzum tādā dievkalpojumā tātad bija iedots pravieša Jesajas rakstu rullis. Un viņš viņu atritināja līdz tai vietai, ko mēs mūsu dienās saucam par 61. nodaļu. Tāpēc kā nodaļās un pantos svētos rakstus sadalīja vidējos viduslaikos, kas ir nedaudz vēlākā pēc 1000. gada. Un pamazām šis dalījums iegājās visās bībelēs. Jo sākumā mūkiem bija vieglāk mācīties un atrast bībeles vietas, kad viņiem bija cipari, kas norādīja, kur meklēt. Pēc tam cilvēkiem bija jāzina, kur kas atrodas. Un vēlāk tas iegājās visās bībelēs, gan roku pārrakstītajās, gan drukātajās, šis pantu sadalījums, kas palīdz mums atcerēties ar skaitļu palīdzību, kur ko atrast. Un mēs jau šo lasījumu dzirdējām. Tas bija šis altāra lasījums, ko es nolasīju. Tā kunga gars ir pār manīm, pravietis Jesaja sludina. Viņš man ir svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem. Tur te ir dažādi tulkojumi lietoti, bet gribās uzsvērt tieši to, ko jaunās derības rakstītāji, kā piemēram evaņģelists Lūkas, ko ir izmantojis. Un viņš runā par prieka vēsti un nabagiem. Redziet, izrēlieši tādā laikā gaidīja, kad viņiem atnāks kāds glābējs, kas izglābs izrēliešu tautu. Un viņš šo bībeles vietu labi pazina. Jo šī bībeles vieta runāja tieši par jūdu tautas glābēju, par Kristu, kur Dievs apsolīja sūtīt laiku beigās, izglābt tautu no viņas grēkiem, izglābt tautu no svešinieku apspiešanas, izglābt tautu pat beigās no nāves. Un, kad Jēzus to lasīja, lielākā daļa no sinagogas apmeklētājiem to saprata tūlīt pat, ka tas ir Dieva vārds par gaidāmo Kristu. Atkārtosim, kas ir Kristus. Kristus ir grieķu valodas vārds, kas apzīmē šo, ko viņš šeit raksta, svaidījis. Svaidītājs. Svaidītājs tas nozīmē kāds cilvēks, ko Dievs ir izredzējis, norīkojis, lai viņš izpildītu kādu amatu Dievu tautām. Un tie bija 3 amati, kuru pildīšanai Dievs deva svētā gara palīdzību un vadību. Tātad svētais gars, Dieva gars, devās pie šiem cilvēkiem, lai dotu viņiem nepieciešamās spējas un dāvanas un gudrību un vadību izpildīt ļoti svarīgus amatus. Un tie bija 3 amati. Pirmais amats bija priestera amats. Tā viņš arī radās kā pirmais. Un šo amatu pildītu bija nepieciešama Dieva gara klātbūtne un palīdzība.
tāpēc par zīmi tam, ka šis Dieva gars nāk par šo amatu veicēju, bija nepieciešams rituāls. Tika ņemts raksts no dzīvnieka, kurā tika ielikta eļļa iekšā iepildīta, un tad šo eļļu vajadzēja izliet pār galvu šī amata kandidātam. Un, kad tas notika, tas nozīmēja, ka Dievs viņu ir norīkojis un apstiprinājis pildīt priesteru pienākums. Priesteru pienākums bija ļoti nopietnas. Grēcinieku salīdzināt ar Dievu, ar radītāju. Un tas notika tā, ka šis priesteris pieņēma nevainīgu upuri dzīvnieku, kurš nebija nekādu grēku darījis, un nonāvēja grēcinieka vietā. Un viņa asinis izlēja uz upura altāri. Kad tas notika, grēks tika piedots, jo par to samaksāja nevainīgs upuris. Otrs amats, kuram bija nepieciešams Dieva palīdzība, ir pravietis. Mums jau liekas, protams, pravietis taču, protams, kā viņš var pravietot, ja viņam Dieva gars. Tas ir vissaprotamākais. Jo par priesteri var taču arī būt kāds, kurš nezina visu, ko Dievs saka. Un tā jau ir, bet priesterim ir jābūt uzticīgam līdz galam, un viņam jābūt ir tautas mācītājam. Viņam ir jāmāca tauta pildīt bauslību un atgriezties no grēkiem un ticēt uz Dievu. Pravietis savukārt ir tas, kas Dieva gribu norādīja tautai, kas bija dumpīga, nepaklausīga, kas skaidroja, kas notiek un kāpēc notiek un kādi ir Dieva plāni. Kā mudinot tautu atgriezties vienmēr pie Dieva. Vai arī to stiprinot ļoti smagos un bēdīgos laikos, arī aiciniet atgriezieties no Dieva, tad Dievs jūs izglābs no jūsu bēdām, no jūsu ienaidniekiem. Pravieši, protams, arī sludināja par nākotnes glābēju, par Kristu, un tā mēs lasām praviešu grāmatu, kurā tiek runāts par īpašu glābēju, kurš ir tā kunga kalps, kurš ir aicināts un svaidīts, norīkots. Tātad, ko darīt? Sludināt prieka vēstu nabagiem. Tagad mēs pie tās arī nonāksim. Un, protams, trešais amats bija ķēniņa amats. Liekas, laicīgs amats, kur vajadzīga tikai izveicība, politiskā izveicība. Bet, lai vadītu Dieva tautu, ar to nepietiek, jo ķēniņam jābūt ir paraugam visās lietās. Jo ķēniņš Izraēla tautā bija simbols mūžīgajam ķēniņam, Kristum. Un, lai viņš varētu būt šis simbols, kaut attāli līdzināties Kristum, arī viņam bija vajadzīga svētā gara palīdzība. Tāpēc arī ķēniņus iecēla amatā caur lūkšanām un uzliekot to eļļu uz galvas. Tad 3 svaidīti amati. Mēs varam atcerēties priesteris, kas izlīdzina grēcinieku ar Dievu, pravietis, kas pasludina Dieva gribu un Dieva plānus, un 3. tas ir ķēniņš, kas pārvalda Dieva tautu. Un visi tie kopā norāda uz vienu Kristu, kurš pildīs visus 3 šos amatus. Un par to praviešu Iesajas grāmatā rakstīts. Par Kristu kā par upuri, par Kristu kā par priesteri, par Kristu kā ķēniņu, kurš valdīs mūžībā, un par Kristu kā par pravieti, kas pasludinās patiesību un labo vēsti līdz pasaules galam.
Un tādīs dienās, kad Jēzus sāka mācīt un sludināt Galilejas novada sinagogās, tādīs dienās visi cilvēki ļoti gaidīja šo Kristu. Bet, protams, viņi nezināja, kas viņš ir. Bet viņi sāka aizdomāties. Arī Nāceretes iedzīvotāji, kur viņš bija kopā dzīvojis, piepeši sāka dzirdēt no kaimiņiem, ka Jēzus no Nāceretes izrādās ir labs sludinātājs. Ka Jēzus no Nāceretes dara brīnumainus darbus. Un viņi pie sevis domā, bet viņš taču bija tāds pats kā mēs, viņš bija labs cilvēks, bet nekā brīnumainu mēs viņām neredzējām. No kurienes viņam tas tāds ir? Un, protams, viņi nāca uz sinagogu klausīties, ko tad Jēzus, ko viņi pazinuši ar visu dzīvi, ko tad viņš mums pastāstīs, ko viņš darīs īpaši, ja viņš kaimiņu sinagogā ir kādu dziedinājis, ko viņš šeit darīs? Protams, cilvēkiem, kuri uzskata, ka viņam ar Dievu viss ir kārtībā, viņam nav nekādas problēmas ar Dievu, viņi vienmēr domā, bet ko viņi varētu tādu labu iegūt tālāk no Dieva? Kādus labumus? Mēs labi zinām, ka arī mums tieši tāpatās tikko uznāk miesas problēmas, miesas sāpes, miesas slimības. Jā, mēs sākam cītīgāk lielu Dievu lūgt, bet ne jau par dvēseli glābšanu, bet vairāk par to slimības dziedināšanu sākam lūgt. Mums tās cilvēciskās tieksmes Nāceretes iedzīvotājiem ir saprotams. Mēs arī gribētu, ka katru dievkalpojumus notikt brīnums. Un tāpēc viņi uzmanīgi klausās, kaut gan viņi to dzirdējuši pietiekami daudz reizes un zina, par ko runa iet. Bet viņi gaida, ko Jēzus mācīs. Tas tāpat par katru sprediķi. Mēs bieži vien dzirdam, atkārtojam tos Dieva vārdus, ko esam lasījuši, bet mums interesē, ko sludinātājs sludinās tagad. Un tāpēc viņi visi skatās uzmanīgi uz viņu virsū. Ne tikai nedzirdīgiem jāskatās uz tulku, uz zīmēm ir, lai saprastu, ko sprediķotājs saka, bet bieži vien ir dzirdīgie, ko dara. Viņi skatās mutē, skatās acīs. It kā no tā būtu atkarīgs, vai varētu to saprast. Bet viņi tā dara, visas acis pagriež uz to pusi. Kaut gan dzirdīgiem tas nav vajadzīgs. Viņi var pagriezt galvu uz otru pusi. Tātad visu uzmanīgi klausās, jo viņi arī domā, bet ja kaut kas īpašs notiks, jo mēs taču esam viņa pilsētu, viņš taču izaudzis šeit ir. Mēs viņu pazīstam no mazas bērnības. Vai kaut kas īpašs būs mūsu vidū notiks. Un, ziniet, kaut kas notika, bet tikai ne to, ko viņi gaidīja. Un kas notika? Jēzus sacīja. Šodien, kad jūs dzirdat šos vārdus, tie ir piepildīti. Un tas bija tas šausmīgais, ko viņi nespēja, kā varētu teikt, satvert. Un kā gan saka tā, lai sagramot viņus nespēja šos vārdus. Jūs iedomājieties, cik īsts sprediķis bija. Jā, šodien, kad jūs dzirdat šos vārdus, tie ir piepildīti. Ko nozīmē šie vārdi? Un nedaudz skatīsimies. Tātad prieka vēsti nabagiem. Un domāju, ka tas ir jāiesāk ar to, un tas ir mūs saprotamāk. Kad Jēzus sacīja vārdu nabagiem, viņš nedomāja trūcīgiem. Lielākā daļa no mums, varbūt pat visi, es nezinu, kādas mūsu algas ir, bet salīdzinot ar tām, ko sauc Eiropas Savienībā, es minu, ka mēs gandrīz visi esam trūcīgo kārtā. Varbūt, ka mums ir kāda radinieka bagāta un gādā pa mums, tad mēs neesam trūcīgo kārtā. Bet parasti lielākā daļa no visiem, kas draudzē nāk, ir trūcīgo kārtā, bet mēs neesam nabagi.
Mums tomēr kaut kas ir. Mums ir kaut kāda pajumte, mums ir apģērbs, mums ir ēdiens. Jā, mēs cīnāmies ar rēķiniem, jā, mums ir problēmas. Mēs nevaram ēst visu, ko vēlamies. Jāskatās vienmēr cenas, jāmeklē aplaides, jāstās, kur lētāks bakteris, kur lētāks zāles, kur kāda sociālā palīdzība. Jā, tas ir saprotams, bet trūcīgs nenozīmē nabaks. Nabaks ir tad, kad viņam nav nekā. Tieši to Jēzus domāja ar vārdiem sacīdams: sveitīgi garā nabagie, jo tiem pieder debesu valstība. Vārds nabaks precīzāk būtu, ja mēs lietot vārdu ubaks. Kāpēc? Tāpēc, ka nabaks var būt arī tāds, kas nelūdz nekad. Bet ubaks ir tas nabaks, kurš lūdz pēc žēlastības citus. Viņš lūdz pēc dāvanām. Un tā kā Jēzus šeit nedomāja, ka prieka vēsts būs tiem, kuriem nav naudas, vai tiem, kuriem trūkst kaut kas šajā dzīvē, bet domāja tieši šos garā nabagos. Tad garā nabagais saskaņā ar Bībeles mācību ir tas cilvēks, kas saprot, ka viņš ir garīgs ubaks, ka viņam nav nekā garīga sev pašam, ka viņš ir Dievam tikai parādā visu, ka viņš ir vienkārši grēcinieks, un kuram tikai var izlūgties no Dieva žēlastību. Un te ir jāsaprot, bez Dieva gara palīdzības, cilvēki nespēja sevi par tādiem atzīt. Neviens no mums labprātīgi nekad dzīvē nav gribējis atzīt: es esmu garīgs ubaks. Ubagošana mums nav cieņā, un tie, kas ubago bieži vien, nemaz nav pazemīgi un lēnprātīgi, bet viltīgi dažkārt. Bet ir šeit tādi, kas saprot, ka viņiem nekā nav, bet ka viņiem ir pareizais virziens, kur doties. Doties pie tā, kam ir garīgas bagātības, garīga debesu manta. Un tas ir Dievs. Lai nonāk pie šīs sapratnes, ka es esmu tas parādnieks Dievam, ka esmu tas grēcinieks, kuram nav ar ko līlieties Dieva priekšā. Ka man nav nekā, lai es būtu tiesīgs ienākt Dieva valstībā. Man nav ko parādīt Dievam un teikt: redzi, es esmu cienīgs ienākt Dieva valstībā. Redziet, tad tādēļ nekad nenonāk, kas tā saka: es esmu cienīgs. Jo Dievs savos vārdos norāda, ka neviens no cilvēkiem nav cienīgs ieiet Dieva valstībā. Neviens. Tā ir rūgta patiesība. Un ja mūsu lepnums pret to ceļas, tad tas tikai norāda, ka grēks mūsos dzīvo iekšā. Ja mēs esam sašutuši un iekšā sakam: nu neesmu nemaz tik slikts, kā mācītājs saka, bet es jau neko sliktu nesaku. Es jau neesmu vēl noskaitījis visus baušus, kurus mēs pārkāpjam. Kad tur būtu jāsēž stundām ilgi, ja gribētu iztirzāt, ko nozīmē grēks, kā mēs grēkojam katru dienu. Mums tikai pietiek, ja mēs apkoposim visus baušus 2. Tev būs mīlēt Dievu savu kungu no visas savas sirds, no visas savu prāta un no visas savu spēka. Un 2. tev būs tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Un tad pārējie bauši skaidro, kā to būs darīt. Lai tas būtu Dievam tīkam. Ja mēs nemitīgi atkārtot sev Dievu baušus, tad šī lūkšana grēksūdzes, kas mums ir katrā dievkalpojumā, kļūt arvien nopietnāk un patiesāk. Jo padomājiet, ko mēs šeit sūdzam tādā grēksūdzes lūkšanā. Grēksūdzes lūkšanā ja mēs to nopietni domājam, nopietni ar ticību, ar sapratni, tas nozīmē, ka es esmu šis garīgais ubaks.
Es esmu grēkojis smagi tavā priekšā. Es saprotu, ka ik viens, pat vismazākais grēks, pat vismazākais, ir pelnījis tavas dusmas un sodu. Mēs sev maldinām, kad sakām, ka mazais grēks, tas ir tāds sīkums. Tas var būt sīkums tavam tuvākajam. Tas šķiet tev sīkums, bet svētajam Dievam neviens grēks nav sīkums. Viņš gan zina starpību starp riebīgu domu un riebīgu rīcību. Dievs zina starpību, ka Kains plāno nogalināt savu brāli Ābelu. Un viņš zina starpību, ka viņš to izdarīs. Dievs to zina. Bet visus grēkus apvieno viena kopēja problēma. Un tā ir, ka neviena grēka dēļ mēs netiekam Dieva valstībā. Saprotiet, jā? Ik viens grēks, pat vismazākais, neļauj mums ienākt Dieva valstībā. Un ja mēs to apzināmies un nopietni tam ticam, saprastami kā, ir cauri. Tikai tad mēs varam sākt saprast, ka mēs esam šie garā nabagie. Es esmu garā nabags, ka es saprotu, ka es nespēju tikt ar saviem grēkiem galā, ka viņi durās ārā no manis kā adats no eža. Es varu novākt lielākās adatas, lai es nebūtu līdzīgs tam, kā viņi sauc zaloņcūkai, milzīgajām, tām milzīgajām adatām briesmīgajām. Bet to eža adatu īso man ir šitā. Un apostols Pāvils vēstulē Romas draudzē, viņš šo briesmīgo stāvokli norādīja mācīdams. Šai draudzē sacīdams, ka grēks ir tāds, viņš skaidro, ka labo, ko es gribu, es nedaru. Un ļauno, ko es negribu, es izdaru. Un tad viņš uzdod jautājumu, iepriekš saucot, ak, es nožēlojamais cilvēks, kas mani izglābs no nāvei pakļautās miesas. Lūk, tas ir savas gara nabadzības apziņa. Ja, bet es esmu vienkārši bankrotējis. Man nav ar ko Dieva priekšā izpelnīties Dieva valstību. Man ir slikti. Protams, apostols Pāvils to raksta, lai atgādinātu mums par šo grēka problēmu, ka mums tā nav atrisināma nevienam nav atrisināma. Tāpēc, kad jūs mēģināt cīnīties savā dzīvē ar kādu grēku, un varbūt jums kādu izdodās apspiest, bet grēks tagad grib izlausties citā dzīves sfērā. Tad ir neredzamie ļaunie gari, kuri arī redz tavu cīņu ar grēku, kas tev neapmierina, ko tu esi pamanījis. Viņi jau pirmkārt tev traucē to grēku uzveikt. Bet ja tu esi izturējis šo kārdinājumu, viņi organizēs visdažādākos pasākumus ar tuvāku un tālāku cilvēku palīdzību. Ar pasaules notikumu palīdzību, ar tavu slimību vai nelaimu palīdzību, gatavos tevi, lai grēks izlīstu savādākā veidā. Viens piemērs, kāds cilvēks, kad kļuva par kristieti, stāstīja, kā brīnumainā veidā viņš esot izglābies no smēķēšanas atkarības.
Brīnišķīgi. Un tā notika daudzus gadus. Teiksim, pāris 10 gadus. Bet pēc kāda ilgāka laika, sastopot šo cilvēku, es pamanīju, ka no viņa nāk tabaks smarža. Redziet, ko dara vēlns? Viņš jau neatstājās. Redziet, ko dara grēks? Viņš pārvēršās par cita veida izpausmi. Un, ja vajadzīgs, atgriežās atpakaļ, turpat, kur bija. Atkal vilinot tajos pašos slazdos iekšā. Redziet, neviens cilvēks nevar izglābt sevi no tā visa, no grēka klātbūtnes un darbības, tikai to var izdarīt Jēzus. Un tā ir tā prieka vēsts, ko viņš pasludina šiem garā nabagiem, kas apzinās, es nabaga grēcinieks. Viņš saka, es esmu tas, kas nācis atbrīvot, kas ir grēka cietumnieki. Esmu nācis atbrīvot tos, kas ir vēlna cietumnieks, palaist vaļā. Es esmu nācis tas, kas ir satriekts, kura dvēsele ir satriekta. Un viņa nav kāda iemesla dēļ, bet galvenais iemesls ir grēka dēļ viņš satriekts. Paša vai cilvēku citu dēļ, bet grēka dēļ satriekts. Un ziniet, ja pat citi cilvēki ir grēkojuši pret tevi un tu jūties satriekts, tas vienalga nozīmē, ka arī tu grēko pret Dievu. Es paskaidrošu pavisam īsi. Ja tavs sirds stipri turās ticībā uz Dievu, ja tavs sirds stipri turās pie Dieva vārdiem, pie Kristus mācības, tad ļaunu cilvēku pat nodevīgā rīcība, tā ir nevajadzētu tevi satriekt. Jo Dievs taču ir tava stiprā pils. Dievs ir tavs vairogs. Dievs ir stiprā plīns, kur patvērties negaisā un vētrā. Un ja tev kāds ļauns cilvēks ir satriecis, tas tāpēc, ka Dievs tev nebija tās stiprā plīns. Tu neturējies pie viņa gluži klāt. Tu biji aizgājis par tālu no Dieva projām. Un tāpēc tevi satriec. Visas salauztās un satriektās sirdis ir tāpēc, ka mēs esam no Dieva tālu. Bet kas pie Dieva ir tuvu, tā sirds tiek ātri dziedināta. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir viņa mierinātājs. Dievs ir stiprinātājs. Tev visa pasaule var nodot, bet tu vari kā ķēniņš Dāvids sacīt, ja tu esi mans Dievs, tad man nevajag ne debesis, ne zemes. Tu esi man labākā daļa. Bet mēs redzam, cik mēs esam viegli ievainojami. Bet Jēzus saka, bet vienalga es nāku pie jums, lai jūs glābtu. Viņš saka, sāksim ar piedošanu. Sāksim ar grēku piedošanu. Jo interesanti, ka šajā rakstu vietā šie vārdi, kas saistīti ar glābšanu, saistīti ar piedošanu. Un es apskatoties, kā šos vārdus tulko, redzēju, ka viņš ļoti bieži Bībelē tulko nevis kā glābšana, bet kā piedošana. Jo piedošana arī ir savā ziņā ir glābšana. Piedošana ir atraisīšana no grēka vainas. Piedošana ir atraisīšana no soda. Un tāpēc, ka kāds, kas ir gājis, piemēram, Romas katoļu baznīcā, viņi zina, ka tur notiek nevis grēka piedošana, bet grēka atlaišana. Tāpēc, ka viņi ir ņēmuši šo tiešo burtisko tulkojumu no grieķu valodas, ka piedot nozīmē atraisīt no šīs grēka pelnītā soda. Un tāpēc arī vārds piedot, ka mēs domājam, mēs arī mums ir jādomā, ka Dievs mūs atlaiž vaļā no mūsu grēkiem. Atlaiž vaļā no soda, kas ir pelnīts.
Un reizē to viņš atlaiž mūs arī no tām bailēm, kas vienmēr ir pirms soda, kad nāk. Viena no smagākām bailēm ir nāves bailes. Cilvēki parasti saka, tas ir tāpēc, ka mēs nezinām, kas tur ir. Bet ticīgie zina gan, kas tur ir. Un tās sirds bailes patiesībā rodās no tā, ka jautājums, vai Dievs mani pieņems. Jo mēs taču aizmiegot, mēs taču labi zinām, ka sapņi ir neliela mūsu miega sastāvdaļa. Lielākā daļa mēs esam kā miruši. Mēs neatceramies 8 stundu garo miegu. Mēs atceramies tikai labākus vai sliktākus sapņus. Kad cilvēks nomirst, tas ir tieši tāpatās. Viņš it kā aizmieg. Vienīgā problēma, viņš nekad neceļās augšā vairāk. Jā, Dievs neceļ mirušos augšā. Un redz, Dievs cels mirušos augšā. Tikai tā kā Jēzus mācīja, vienus mūžīgai dzīvei, otrus mūžīgam negodam, kādam un sodam. Un tāpēc piedošana ir svarīga, jo, kad mūs atraisa no grēku vainām un no soda, tad mums priekšā pavarās ieiešana Dieva valstībā. Jo vainas ir dzēstas. Nekas mūs nekavē doties pie Dieva. Un redz vēl daudz vairāk. Dievs saka, ne tikai salauztās sirdis es dziedināšu, ne tikai tos, kas ir pārbijušies no soda, no ēles, no mūžības bez Dieva. Jā, es dziedināšu no tā visu, bet Jēzus apsola vēl vairāk. Viņš saka, pienāks laiks, kad es nākšu atkal jums pakaļ. Lai tur, kur es esmu, lai tur arī jūs būtu. Un tas ir vēl viens svarīgākais, ko šīm iebiedētām un izmisušām sirdīm Jēzus sludināja. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un tas ir arī ļoti svarīgi, ka Jēzus misija bija nodrošināt, lai tas notiktu. Bet pirms tas notiktu, viņš mums paver acis aklajiem, viņš dara redzīgus. Jūs droši vien atcerieties, ka Bībelē ir daudz pierakstīts, ka Jēzus ir dziedinājis aklos. Devis viņam redzi. Mēs dažkārt brīnamies, kāpēc mūsdienās tā nenotiek. Tieši tāpatās ar nedzirdīgiem. Tieši tāpatās kāpēc. Atbilde ir diezgan vienkārši, viņi ir sastopami rakstos pašos. Dievs sacīja, ka viņš dos zīmi. Zīmi cilvēkiem, kas gaida uz Dieva glābšanu. Un šī zīme būs tāda, ka tad, kad Dievs nāks jūs izglābt, pravietis Jesais saka, tad aklie redzēs, kurlie dzirdēs, tīzlie lēkās kā brieži. Mēlo mēle atraisīsies. Jēzus tos brīnums darīja, lai visi saprastu, ka viņu priekšā ir Kristus, un lai viņam ticētu. Un tāpēc, kad Jēzus sacīja, šodien tas ir piepildīts, ar viņš teica, Kristus ir šeit, es esmu jūsu vidū. Un lūk, ko es darīšu. Glābšu grēciniekus, tos, kam satriekts sirds savu grēku dēļ, viņu sirdis es dziedināšu ar prieka vēsti par grēku piedošanu un Dieva mīlestību, kuriem satriektas dzīves, tās es atjaunošu. Viņi dzīvos man par godu. Es augšām celšu mirušos. Nāves lāsts reiz beigsies. Un tāpēc cilvēks sākumā bija priecīgi par to, bet grēcīgā daba izpaudās, diemžēl. Un kā viņi izpaudās? Viņi sāk runāt. Bet viņš taču ir mums pazīstams.
Viņā nekas īpašs nav bijis. Viņš taču ir tikai Jāzepa dēls. Viņš ir tikai namdaris. Kas tad viņš ir? Un Bībelē citos evaņģēlijos ir rakstīts, ka tas notika viņu neticības dēļ. Un neticības dēļ tur rakstīts, Jēzus nevarēja viņu vidū rādīt brīnumus. Šī sinagogā viņi visi palika bez brīnumiem. To, ko viņi gaidīja no Jēzus, tas nenotika. Jo viņos nebija ticība uz Jēzu, ka Jēzus ir šis Kristus. Un pēc kāda laika viņi kļuva tik dusmīgi uz Jēzu, ka gribēja viņu nonāvēt. Viņiem tas būtu izdevies, ja Dievs nebūtu lēmis savādāk. Ka Kristum nebija mirta Nācaretē no grēcinieku rokas, bet viņiem bija mirt tikai vienīgi Jeruzalemē, lai grēciniekus izpirktu no viņu vainām. Laiks nebija pienācis. Tā Jēzus aizgāja prom no viņa vidus. Ziniet, tas ir pats sliktākais, kas var notikt ar cilvēkiem, kad Jēzus aiziet prom no viņa vidus. Tad cilvēki nodzīvo savu dzīvi. Un tā arī paliek bez Jēzus ar uz visu mūžību. Un tā vieta, kur nav Jēzus, tā diemžēl ir ēle. Bet no tās Jēzus ir nācis mūs glābt, un viņš aicina visus pie sevis un saka, es zinu, kāds tu grēcinieks esi, es zinu, ka tu nespēsi pats tikt galā ar grēkiem, bet es esmu tas, kas tevi glābi. Saka, manis dēļ tavi grēki ir piedoti. Saka, manis dēļ tu tiksi sargāts ticībā, manis dēļ tu nonāksi Dieva valstībā. Tikai esi man uzticīgs līdz pat nāvei. Un tad es došu Tev mūžīgās dzīvības vainagu. Un lūk, tāpēc mēs arī šos vārdus uzklausīdam. Mēs varam piedzīvot tieši to, ko Jēzus sacīja šodien, tas ir piepildīts. Un tā arī notika. Kad mēs sūdzējām savus grēkus, notika tas, ko Jēzus sacīja. Mēs atzinām, ka esam garā nabagiem, ka esam pelnījuši Dieva dusmas un sodu. Un ja mēs to domājam, ka tas tā arī ir, tad tas, ko mēs lūdzam, tojoties Dievam Kristus dēļ, viņa krusta nāves dēļ, viņa ciešana dēļ, piedod visus grēkus. Un Jēzus sacīja, ka tā arī notiek, tādēļ viņš ir nācis pasaulē. Tālāk, mēs lūdzam svētā gara palīdzību, jo mēs sakām, bet bez tevis mēs nevarēsim nemaz dzīvot tālāk. Mēs jau bez svētā gara neatgriezīsimies no grēkiem. Mēs esam vāji. Mums vajadzīga ir palīdzība. Un Jēzus saka, es izglābšu. Un tad sako piedošana. Un tiek piepildīti raksti, kas saka, kam jūs grēkus piedosiet, tie būs piedoti. Tā Jēzus sacīja augšām celšanās dienā. Kam jūs grēkus piedosiet, tie būs piedoti. Un kas jums pasludināja grēku piedošanu, arī šie raksti piepildījās. Tieši tamī brīdī, kad jūs uzklausījāt tos vārdus. Un arī tagad, kad Dieva vārdi jums saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas tic uz mani, tas dzīvos pat, ja viņš nomirtu. Tie vārdi piepildīsies. Arī tā dienā, kad laicīgā nāve mūs pārsteigs, un mēs tad ieraudzīsim, ka Kristus ir patiesībā augšām celšanās un dzīvība. Lai Dievs mums dod šo ticību un uztur mūs, ka svētie raksti piepildās tieši tā, kā Kristus to sacīja pie katra no mums. Āmen. Lūksim. Debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzamies, vai kad mēs uzklausām Jēzus vārdus, mēs tos varam ne tikai saprast, bet arī ticēt šiem vārdiem, ka viss, ko viņš ir sacījis un mācījis, ka tā ir pilnīga patiesība. Un ka tad mēs varam
uz viņu arī paļauties un viņam uzticēties. Gan par mūsu grēku piedošanu, gan arī par mūžīgās dzīves apsolījumu. Gan arī tos vārdus, kad viņš sacīja, ka viņš ir kopā ar mums līdz pašām laiku beigām. Ka mēs neesam vairs atstāti bāreņi un vientuļi. Un pat tad, ja visa pasaule mūs ir atstājusi, tad Jēzus ir mūsu dzīves vislabākā daļa, tagad un mūžīgi. Mēs tev lūdzamies, debesu Tēvs, lai Jēzus labā vēsts, lai tā tiktu sludināta un mācīta ar vien vairāk un vairāk cilvēkiem. Arī tā skaitā nedzirdīgo kopienai katrā zemē, katrā valstī. Lai šī prieka vēsts par piedošanu, par žēlastību, par mūžīgo dzīvi, lai tā arī aizsniegtu vistālākās zemes tautas, cilvēkus visdažādākajos dzīves stāvokļos, bet īpaši Tevis Tēvs, lai tie, kuri ir satriekti, nomākti, vēlna un grēku sapūstīti, ka viņi nāktu pie atziņas, esmu grēcinieks, tad viņiem arī Kristus kļūtu zināma tavu pestīšana, ko tu visiem cilvēkiem esi sagādājis. To mēs tev lūdzamies, to mīlā dēla Jēzus Kristus vārdā. Un debes Tēvs piemini savā žēlastībā arī māsas un brāļus Kristū, viņu gados, viņu nespēkā, viņu slimībās un nelaimēs, debes Tēvs sargā un uztur. Lai mums nemazinās ticību uz Jēzu, bet lai visās bēdās un ciešanās mēs saucam uz viņu, piesaucot viņu vārdu lūgšanās un ar pateicību visus savus rūpes nesot viņa priekšā. Lai tavs miers var ienākt katrā mūsu sirdī, lai ciešanas taptu atvieglotas, lai mēs varētu palikt uzticīgi līdz nāvei, izturēt to un izmantot dzīvību. Palīdz pestītā Jēzu, ka dzīvojam tavā žēlastībā, aizem apdusēt tavā patvērumā, augšām ceļamies caur tavu spēku un izmantojam mūžīgo dzīvību tavā debesu valstībā, kur tu līdz ar Tēvu un Svēto garu, viens paties, trīsvienīgs Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais gars, dzīvo un valdi mūžīgi mūžos. Āmen.